Sveiks, tev gribētu pajautāt vairāk par opcijām, kā es varētu iesaistīties kā sadarbības partneris un veidot infrastruktūru kopā ar jums. Saviem sadarbības partneriem piedāvājam ņemt no mums frančīzi, un tam ir 3 veidi. Pirmais, vienkāršākais būtu jau esošā veikalā izveidot sūtījuma apmaiņas punktu, kur tātad klienti var gan atnest, gan saņemt savus sūtījumus. Otrais, bišķīt advancētāks būtu jau esošās telpās izveidot līdzīgi šādu pakamātu risinājumu. Un trešais būtu no pilnīgas nulles izveidot jaunu pakamātu, ko mēs uzstādām tātad izvēlētā vietā. Kāds ir mans iegūms no šo pakamātu veidošanas? Es galvenokārt jau iegūst daļu no apgrozījuma, atkarīgs tas ir no tā, kādu šo risinājumu izvēlās. Un tad otra lieta ir, kad iesaistās šajā mūsu veidotajā pārtiks aprits infrastruktūrā un sūtījums ir vieglāk un lētāk nogādāt uz nepieciešamiem galapunktiem. Kāds būtu izmaksas man, lai sāktu iesaistīties frančīzes veidošanā? Pirmais variants, kas ir šī iestrādāšanās jau esošā pārtiks veikalā, būtu 1500 eiro, kur mēs tātad ienākam, apskatāmies, saprotam, kur, kā, ko mēs novietojam, veicam attiecīgās korekcijas sistēmā un tātad izveidojam šo sūtījumu apmaiņas punktu. Otrais variants, kas teica, kas būtu nedaudz lielāks, advancētāks, tātad šī pakamāta izveide būtu jau esošās telpās, kur mēs tātad iestrādājam, izveidojam šo punktu. Tas būtu kaut kur starp 8 un 12 tūkstošiem eiro atkarīgs no tā, kādas investīcijas vajadzētu, lai pielāgotu telpu. Un tad šis pēdējais variants, kas ir visa šī veselā pakamāta izveide, būtu 18 000 eiro, kur tātad iekļaujas visas iekārtas, izveide, iekļaušana sistēmā un arī mārketinga. Kas būtu vajadzīgs, piemēram, šī iesaistība sāk šo darīt? Kas būtu no manas puses vajadzīgs, vai kaut kāda nepieciešama vieta jau izvēlēta, vai noteikta vieta, kurās var taisīt, kurās nevar taisīt? Kas būtu pirmais solis šajā, lai spērtu? Pirmais solis noteikti būtu sazināties ar mums, un tad jau tālāk visas detaļas un specifikas varam izrunāt. Protams, vieta būtu nepieciešama, vismaz aptuveni zināt, kur to ieviest un kādas ir šīs opcijas, bet visu pārējo varam salāgot, sarunāt un tad jau tālāk virzīties. Super, paldies jums liels!